Šī ir tā iespēja, ka mēs varam mainīt uzsvarus, prioritātes, fokusu. Ģimenēm ir jābūt izceltām kā pirmā vietā vispār mums Latvijā. Tie cilvēki, kas izvēlas laist pasaulē pēcnācēji, visi ir jāgodina. Bet īpaši tās ģimenes, kas izvēlās 3 un vairākus bērnus. Tas nav viegls uzdevums. Ne tikai finansiāli, bet ikdienas gaitās. Un šī ir programma, kur man jāsaka, kur es arī kopā ar manu kolēģi Lindu Matsonu esam aktualizējuši ļoti skaļi, esam ieguvuši neticami daudz rezonanci no cilvēkiem, neticami daudz ilgtermiņā cilvēku interesi par šo programmu. Šī programma strādā. Tā ir viena no lietām, kas ir ieviesta mūsu valsts pārvaldē, kur tiešām ir rezultāts. Un rezultāts arī ir faktos. Jā, mums ir kritums dzimstībā un diezgan dramatisks, bet ja mēs paskatīsimies, kur viņš ir vismazākais, kur ir tiešām ar kārtu labāk, ir ģimenēs, kuplākās ģimenēs 3+. Ģimenes, un tā ir milz problēma, kad es paskatījos gan manu personīgo piemēru, gan man tikko draugam pagājušajā nedēļā meitiņa piedzima, ka 3. bērns ģimenē, viņi baudīs goda ģimenes statusu tikai 3 gadus, jo vecākajam bērnam būs jau pilngadība un viss, bet tikko ir tikai svaigi jauns dzimušais. Mums ļoti daudz piemēru bijuši ar cilvēkiem ģimenē bērni ar invaliditāti. Tas bērns ir uz mūžu. Viņš neaizies pilngadību iegūstot dzīvē tālāk, tas bērns ir uz mūžu šai ģimenei. Un viņi ir pelnījuši goda ģimenes statusu. Un tas, ko mēs esam iesnieguši no apvienotā saraksta ar Lindu kopā, gadu stāv atvilknē. Gadu stāv atvilknē. Progresīvie, lūdzu, ja jūs arī politiski sakat, ka tas ir svarīgi, parādiet ar darbiem. Tas ir vienkārši, cik mēs dzirdējam, fiskālā ietekme, satiksmes ministrija, kas ir lielākā ietekme, lai mēs šo programmu pagarinātu un palielinātu to tvērumu, ir 94 000. Siliņu nolidināja, VIP zālēs notērēja trešdaļu no tā. Mēs taču varam atrast, jūs Air Balticam atradāt nedēļas laikā 30 miljonus. Bet 94 000, nē, tas baigi daudz. Tur jāatņem ir cik daudz transportiem un tā tālāk. Kolēģi, tas man tā liekas ir mūsu visu interesēs. Tas nav vienas vai otras partijas, mūsu visu interesēs, lai šī programma turpinātos, un es aizstāvēšu ģimenes, un it īpaši kuplās ģimenes, tās mums vajag vairāk un kuplākas. Un tāpēc šo ģimenes statusu es esmu par. Protams, jautājums par to uz mūžu. Ja jau nevaram parakstīties uz to jaunāko bērnu 94 000, tad es nezinu, kāda te nieri jānogriež par šo piedāvājumu. Tāpēc, ejam soli pa solim. Es ļoti ceru, ka jūs tūlīt drīzumā pēc gada jau varētu uzlikt dienas kārtībā komisijā uz 2. lasījumu šo iesniegtos priekšlikums, jo visi dati beidzot ir pieejami. Ja Air Balticam sagrabinājāt 30 miljonus, man tā ir tāda tā kā semačka, tie 94 000, un jums tas noteikti ir pa kabatai. Paldies, atbalstam!